Lai ērtā veidā tiešsaistē un jums izdevīgā laikā nodot ikmēneša elektroenerģijas skaitītāja rādījumus, aicinām izmantot sadales tīkls klientu portāla www.est.lv iespējas. Autorizējieties portālā kā mājsaimniecība vai uzņēmums. Kreisajā pusē pieejamajās izvēlnēs izvēlēties sadaļu skaitītāja rādījumi. Ja jums ir uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs, sadaļā viedie skaitītāji, kuriem rādījumi tiek nolasīti automātiski, varat iepazīties ar skaitītāja rādījumiem un papildus tos iesniegt nav nepieciešams. Lai ievadītu skaitītāja rādījumu, izvēlēties sadaļu skaitītāji, kuriem rādījumus ziņo klients. Skaitītāja rādījuma ievades formas kolonnā redzams iepriekšējā mēneša rādījums. Tekošā mēneša rādījumu ievadiet kolonnā ar nosaukumu Rādījums. Ievadītais rādījums formā saglabāsies un blakus kolonnā esošais patēriņš tiks aprēķināts automātiski. Ja jums ir vairāki objekti, skaitītāja rādījumi par katru no tiem jāievada atbilstošajā laukā. Ja konstatējat, ka rādījums ir ievadīts nekorekti vai vēlties to labot, nospiediet zīmolīti rindas beigās un izlabojiet rādījumu. Lai izvairītos no kļūdām rādījuma nodošanā, pie rādījuma ievadīšanas strādā automātisks salīdzinājums ar vēsturisko mēneša vidējo patēriņu. Ja tas būtiski atšķirsies, portālā redzēsiet paziņojumu. Ja jūsu ievadītais rādījums ir pareizs, apstipriniet to, ja tas ir nekorekts, labojiet. Ja norēķinu periodā ir veikta skaitītāja pārbaude un ievadītais rādījums ir mazāks kā pārbaudē konstatēts, jūs redzēsiet informatīvu paziņojumu. Lūdzu, pārbaudiet skaitītāja rādījumu. Rādījuma ievadīšanas laukam ir pārbaudes funkcijas. Ja ievadītais rādījums būs būtiski mazāks vai lielāks kā iepriekšējā mēnesī nodotais, portālā redzēsiet paziņojumu. Lūdzu, pārbaudiet šo skaitītāja rādījumu un ievadiet korektus datus. Ja nepieciešams skaitītāja rādījuma datus, varat atvērt Excel failā. Skaitītāja rādījumi jānonod no katra mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 3. datumam.